Esiet sveicināti, ir dīvaina situācija, ka kamēr valdība lemj par nākamā gada budžetu, kura, protams, nepārprotami ir jācīnās ar arvien mazāk, lai būtu mazāks budžeta deficīts, tikmēr Rīgas pašvaldība pieņem lēmumu deficītu palielināt, un tas būs kaut kāds 13% vismaz. Par to, kāpēc tas tā notiek un kaut kādām citādām jocīgām lietām Rīgas domē, un šodien studijas viesis Rīgas domas deputāts no Vienotības. Var teikt Vienotība, jo tu esi Pilsoniskā savienība. Jā, Rīgas domē vēl Pilsoniskā savienība. Nu jā, no Pilsoniskās savienības ievēlētais Rīgas domas deputāts Jānis Mārtiņš Škuj. Paldies, Jāni. Nē, es nevaru. Jāni Mārtiņ, paldies. Apsveicu tev vārdienā. Paldies. Nu jā, bet tas stāsts ir tāds, ka tu no malas skatoties, protams, ka visu uzmanību ir pievērsta varbūt centrālajai valdībai un protams, tur Kristāvs bija uzmanības centrā, bet tikmēr pilsētā notiek kaut kādas fundamentālas skaistas lietas. Cita starpā, pirms raidījuma runājot par kaut kādām tēmām, kas ir tev iekrituši acīs, man arī es uzzināju šo stāstu no viena krieva laikraksta, ka, lūk, mēs visi, ejot pa ielām, redzam luksoforus. Nu, tie, kas iet pa ielām un brauc. Nezināju cita starpā, ka šīs firma ir, ka šos luksoforu sistēmu tāpatās kā ceļozīmes apkalpo uzņēmums, kas nav pašvaldības uzņēmums. Tas man bija jaunums. Bet labi, tā kā es neesmu speciālists, tad es neko nesaku. Tagad ir tēze, ka šo visu luksoforu saimniecību nodot Rīgas gaismai, kas ir pašvaldības uzņēmums. Tā ir? Jā, tā ir. Tas ir ok vai tas, Jā, man ir viedoklis, un savu viedoklis pauda arī satiksmes komitejā, kurā es esmu. Un visa sistēma faktiski, ja visa saimniecība ir Rīgas luksofors, kas ir pašvaldības uzņēmums, bet Rīgas luksofors ir nodevis tālāk SIA Latkonts, kurš operē ar sistēmu, un ilgu laiku bija tā, ka šī sistēma faktiski bija SIA Latkonts īpašums. Līdz ar to varēja būt situācija tāda, kad vien brīdi privāts SIA savus pekelītes un aiziet projām. Un izslēdz gaismu. Tā pašā laikā SIA Latkonts īrē telpas Rīgas satiksmes departamentā. Un līgums beidzās šogad decembrī. Un uz manu jautājumu pārliecību, ka joprojām vēl šī sistēma ir SIA Latkonts īpašumā, man bija atbilde, ka ne, satiksmes departaments tagad ir īpašnieks, un tad Rīga ir sistēmas īpašnieks. Piedod, ka es tev padas, bet es atvainojos, ar ko te nodarbojas SIA pašvaldības uzņēmums Rīgas luksofors? Nopietni, ja sistēma uztur privātus kantors, un tev ir Rīgas luksofors. Es domāju, tas ir sava veida droši vien iestrādāts vēsturisks sistēmas schēma, kad ir apakšā NTSIA visādi veidi sataisīt, lai būtu iespējams mazāk izsekot, un pēc tam vēl mums ir ļoti labs piemērs Rīgas satiksme, kur, pieņemsim, ja es ierindis deputāts vēlos iegūt kaut kādu informāciju, tad Rīgas satiksme saka, ka atvainojiet kapitāla daļu turētāju pārstāvis ir Rīgas mērs, un tikai viņš ir tiesīgs kaut ko pieprasīt. Uz vēlēšanos, pieņemsim, Rīgas satiksmē ierasties pārbaudīt kaut kādu informāciju datus, visu laiku tiek spēlēta spēle piezvani tad, atzvani, pārzvani, ierodamies nevaram pieņemt, nav uz vietas un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, visi šie te Rīgai piedarošie SIA ir maksimāli norobežoti tā, lai gan ierindis deputāti, gan iespējams mazāk būtu iespēja iegūt informāciju. Bet es tev pārtraucu pa gaismu, pa luksoforiem, sorry. Jā, tas, kad nodod Rīgas gaismai, es piekrītu daļēji. Daļēji es piekrītu tāpēc, ka, protams, apbraukāt luksoforus, veikt kaut kādus tehniskos darbus, remontdarbus. Protams, Rīgas gaismai būtu ērtāk, jo viņiem ir cilvēki, viņiem ir transports un viss iespējas. No otras puses, es neredzu jēgu tērēt papīru, laiku un imitēt lielo darbību, kāpēc Rīgas satiksme nevar uzreiz pat tiešo šos te darbus deleģēt Rīgas gaismai. Ja mēs runājam sadaļā par šīs te sistēmas apkalpošanu, tad jau vairāk kārt es runāju gan ar satiksmes departamenta vadību,
un bija nodoms rīkot konkursu. Līdz pēdējiem brīdim, burtiski vēl faktiski tad, kad jau izrādās viens cits nolīgts sijā, taisījā savu redzējumu par to, vajag nodot, nevajag nodot ieguvumi un ietaupījumi. Līdz pēdējiem brīdim man, diemžēl, bet tika teikta nepatiesība, ja, kad joprojām tiek strādāts pie konkursa. Līdz ar to mans ierosinājums bija ļoti vienkārši, kad satiksmes departaments tos darbus, ko var paveikt Rīgas gaisma, deliģē Rīgas gaismai. Savukārt to sadaļu, kas ir šī sistēma, izsludina starptautisku konkursu. Un tas ir gan iespējams, gan loģiski, gan likumīgi. Vēl jau vairāk, kad Rīgas domē jau notikušas visādi veidi sarunas ar potenciāliem interesantiem un kompānijas ar labu reputāciju, kompānija, kur, pieņemsim, apkalpo Oslo, Stokholmu, Minheni, ar visām know-how lietām, ar visām iespējām. Nu, diemžēl mans priekšlikums netika akceptēts, un tā tad visu šo te saimniecību nodos Rīgas gaismai. Tālāk, protams, man būs jāseko un jāskatās, kādā veidā Rīgas gaisma sludinās konkursu un vai deliģēs un kādā veidā šim kādam sijā, kurš varētu apkalpot. Līdz šim bija tāda unikāla situācija, ka faktiski Latvijā nezinu, bet vismaz Rīgā neviens uz šiem konkursiem nekad nepieteicās, jo neviens ne tikai nezināja, bet arī vēsturiski tur tā viena firma tika izveidota un iebīdīta, kā rezultātā neviens nekad arī nepieteicās tiem konkursiem, un tāpēc tur apakšā bija mierīgi jutās cilvēki, kur, teiksim, regulē tās naudiņas, un arī revīzija, kad bija un pētīja, tur arī atklājās, ka nelietderīgi 300,000 gadā tiek diemžēl... Satiksmes departamentā vai Rīgas gaismā? Rīgas gaismā nē, jo Rīgas gaisma tas vēl tikai ir rītdienas jautājums. Tieši satiksmes departamentā šajā te jautājumā. 300,000 tas nav maz. Cits starpā es tev uzdāvināt vēl vienu stāstu, tādā nozīmē, ka šodien, 10. novembrī, krieviski iznākošais Biznesa Baltija savukārt uzrakstīs brīnišķīgu rakstu par to līdzīgi, ka kaut kā slēgtās sarunās ir 3 miljonu konkursu par Daugavgrīvā, kas ir attīrīšanas iekārtas Rīgas ūdens. Tā kā arī kaut kā tā kā radots tur, tā kā vajag atdot. Jā, Rīgas ūdens man arī ir mīļš uzņēmums, tāpēc kā Rīgas satiksme, un arī tam mēs ķersimies klāt, un maksimāli, ko mēs varam darīt, mēs darām. Jautājums, kuri mēdī mums ir labvēlīgi, tie arī tālāk to ziņu nodod publiskāk. Jo šodien mēdī ir dalījums, un lielākā mēdī daļa, mēdī nami, ir par labu tikai un vienīgi domas pozīcijai. Man pat bija pašam iespēja pārliecināties pirms vēlēšana laikā, kad bija runa par Saktas Tirdziņu, kad vicemērs gāja, runāja un aizstāvēja tā kā savu ideju. Un es piedāvāju, un es piedāvāju savu redzējumu un faktus attiecībā uz Saktas Tirdziņu. Tad vienkārši viena televīzijas kanāla žurnāliste man pasmaidīja un teica, protams, man tas interesē, bet ko es varu izdarīt, ja man pat montējot materiālu stāv klāt cilvēks un pasaka, ko likt, ko nelikt, kuru cilvēku kadrā likt, kuru kadrā nelikt. Skujam zapālu dušu, labi. Līdz ar to pat, ja ir kaut kāda sižeta, kur ir kaut kāda delegācija vai mērs, vicemērs un mēs kāds tur no deputātiem, no opozīcijas, tad faktiski tas kadrējums tiek izveidots tā, ka faktiski mūs nav nekur. Labi. Jā, un līdz ar to mēs par Krievu mēdījiem, jā, tas ir patīkam, ka ir gan jau tevs pieminētais, gan arī avīzes Telegrāfa atļauj šādu un tad šo to kritisku uzrakstīt, bet pārsvarā tur viss ir... Labi. Ir vēl viena lieta, es domāju, kas, ja mēs tā par praktiskām lietām runājam, es domāju, ka daudziem rīdzniekiem ir interesanti tas, kas ir viņi dzirdējuši nav pārvalžu apvienošanas jautājumu. Un, protams, ka normālam ierindas cilvēkiem, kuram svarīgākais, lai viņu neapšmauc un lai viņš saņem pakalpojumu, respektīvi siltumu un vispār, viņam droši vien tā kā īsti, viņam nebūtu jāiedziļinās, tas ir labi vai slikti.
Ņemot vērā, ka šo ideju ārkārtīgi aizstāvēja tieši pozīcija, tad man jautājums tev, kā opozīcijas pārstāvim, šī nepārvalžu, es domāju, pašvaldības nepārvalžu apvienošana, tur ir kaut plusi un mīnusi. Vai tu vari pāanalizēt šo stāstu? Jā, mans viedoklis atšķirās no manu kolēģu, man kolēģi no opozīcijas viedokļa, un atšķirās viena iemesla dēļ. Būšu es skarbs attiecībā pret Rīgas domu un teikšu tā, Rīgas doma līdz šim nav tikusi galā ar savu uzdevumu, un apvienojot to visu, es labprāt ļautu salaist grīstē vēl vairāk visu, un tomēr es aicinātu iedzīvotājus pašiem būt sociāli aktīviem, dibināt biedrības, un tad, kā jebkurā tirgū, izvēlēties to apsaimniekotāju, kurš viņiem liekas pieņemams. Jo Rīgas domes uzdevums nav apsaimniekot... Tā drusku ļauni nostāja, jo sliktāk, jo labāk pēc principā. Kamēr tur cilvēki saorganizēsies, nošpļaujušies par apvienoto namu pārvaldi, tikmēr būs atkal izskalotas naudas un kāds kaut ko būs. Es pieturos tā, ka ja nav kazai piena, tad nav. Un jau šodien, runājot ar vairāk māju iedzīvotājiem, es viņiem palīdzu, es viņus aicinu dibināt šīs te biedrības un ar juridisko noformējumu, lai tiešām iedzīvotāji reiz ir atbildīgi ne tikai par to savu dzīvokļu daļu, kurā viņi tur dzīvo, bet arī kopsumā. Bet pašu šo tēzi, ko gan izpildirektors Radzēvičs, gan, man liekas, arī citi ir teikuši publiski, ka apvienošanās jēga ir tāda, ka līdz ar to ir lielāka apgrozāmo līdzekļu pieejamība un attiecīgi tur var kaut ko pasubsidēt, kaut kādas parādas nomaksāt un tā joprojām. Tu neredz tur nekādu jēgu? Idejiski ļoti pareizi un ļoti labi. Bet kā mums tas notiek uz katra soļa, kad, ja ideja ir laba, tad realizācija ir pilnīgi pretēji. Jo loģiski domājot, ja ir katrai nama pārvalde atsevišķi jāsludina kaut kādi konkursiņi, jeb kā parasti līdz likumā noteiktai summai tiek samazināts, lai nav jāsludina konkurss, tad šajā gadījumā, runājot, ja jāiepērk, 5000 lāpstas, ja, tad tiek iepirkts visām, ja, un tad ir cita cena, un tad arī ir arī cits iepirkums un plašāk lieta. Bet vēlreiz saku, ideja tā ir viena lieta, ja, darbi pilnīgi kā parasti. Gribējām kā labāk, sanāca kā vienmēr. Ok, sapratu.